Sveiki, mani sauc Aigars, un jūs esat BSF YouTube kanālā. Un šodien parunāsim par tādu būtisku lietu, kā risku novērtēšana un kā viņu organizēt un kā izvēlēties šos te pakalpojumus. Diemžēl man ir jāsaka, ka ar risku novērtēšanu un vispār darba aizsardzības pakalpojumiem mēs varētu to salīdzināt ar automašīnas biznesu. Tātad ir uzņēmumi, kuri pārdod pamatversiju par ļoti lētu naudu, un tad par katru lietiņu prasa papildus piemaksāt. Varētu būt tā, ka mēs maksājam par risku identificēšanu, un tad tur tālāk, lai mēs sagatavotu to un sagatavotu šo, tas maksā tik, tas maksā tik. Bet principā, protams, ka es gribētu, lai mēs skatāmies uz šo pakalpojumu no tādas vajadzības. Tātad uzņēmumam ir kaut kāda vajadzība. Ja? Tātad mēs arī šodien skatīsimies, kas ir tās vajadzības. Ja, un faktiski, ja mēs to nepērkam no ārpakalpojuma, tad mums tas ir jānodrošina pašiem. Attiecīgi, mēs to varam. Protams, ka man ir jāpiebilst, ka mēs varam tātad izvēlēties savu speciālistu, kurš šīs te visas lietas dara. Attiecīgi, protams, ir uzņēmumi, kuriem ir vajadzīgi tikai ar augstāko izglītību, ir, kur pietiek cilvēks, kuram ir šī profesionālā pilnveida, vecā būtu 160 stundas, jaunā 60 stundas. Ja, varētu būt tātad šis te cilvēks kā kompetents speciālists, ja, tā mums Latvijā ir izdalījis, tātad viņš būtu, tā kā, cilvēks no malas, bet viņš būtu tā kā vairāk tā kā individuāls komersants, ka viņš sniedz šos pakalpojumus, bet viņam arī ir ierobežojumi. Ne visur un ne visos uzņēmumos viņš var īsti sniegt šos te pakalpojumus. Ja? Un, protams, kad ir kompetenta institūcija, tā viņu sauc darba aizsardzībā, kura var sniegt šos te pakalpojumus. Arī tur ir noteikts, kam minimāli, kas būtu jāsniedz, bet, diemžēl, noteikumos ir ierakstīts, bet daudz izliekās to nesaprotot, jo tur ir arī viena tāda interesanta lieta ierakstīta, ka kompetentā institūcija ir jānodrošina darba vides iekšējā uzraudzība, un tas ir, teiksim tā, ļoti plašs pasākums. Faktiski tajā gadījumā nav jēga no visiem citiem, jo tas nozīmē, ka kompetentai institūcija ir jānodrošina viss, ja, un tāpēc praksē tas tā nedarbojas. Lūk, viena no tām lietām ir par risku novērtēšanu. Un faktiski risku novērtējumam būtu jāizdara pie risku novērtēšanas divas lietas. Tātad pirmais, ko nosaka likumdošana, ir jāizvērtē tā dokumentācija, kas ir uzņēmumā vai iestāde pret esošo likumdošanu. Ja? Varētu būt situācijas, kad izmainās noteikumi, tad mums kaut kādas instrukcijas ir jāpārtaisa, varbūt kaut kādi noteikumi mainās pa labu vai pa sliktu, un attiecīgi mums, protams, tas dokumentos ir jāienes. Un tāpēc ir šīs te stāsts par to, ka speciālistiem būtu jāsako līdz normatīviem un jāsaprot, kas ir mainījies. Iespējams, nekas nav mainījies, iespējams, ir kaut kādas nianses, bet tāpatās arī pie novērtēšanas. Tātad mums ir jāskatās, kādi ir šie te procesi. Piemēram, instrukciju mēs varētu pastīties, ejam risku novērtēšanu, skatāmies, ko cilvēks dara, ar kādām iekārtām vai darba aprīkojumu strādā, un skatāmies, vai darba aizsardzības instrukcijās par to ir kaut kas rakstīts, vēl jau vairāk uzsvērts, kā droši to darīt. Protams, kad ir daži uzņēmumi, kuri saka audits, bet es teikšu, ka šis nav audits, tātad noteikumi nosaka izvērtēšanu, audits būtu daudz dziļāks, bet tur arī ir putra mums galvā, jo daži uzskata izvērtēšanu, tas ir audits, jo smuki izklausās, jā, darba aizsardzības sistēmas audits, bet praktiski, lai izveiktu auditu, bez risku novērtēšanas neiztiek, jo tu nevari pateikt, vai instrukcijas ir atbilstošas, vai viss tur ir, ja tu neesi izgājis cauri uzņēmumu, nesaprats, kādi riski, kādi darbinieki, ar ko viņi strādā, kur strādā, vai ir instruēts vai nav, vai veselības pārbaude ir izgājis pareizi un tam līdzīgi. Ja, līdz ar to sākam ar pamatu, ar darba aizsardzības dokumentācijas izvērtēšanu. Protams, ja kādam tiešām vajag padziļināt, tad varam doties pie audita. Protams, risku novērtēšana, bet šeit ir uzstādījums to, ka nav nepietiek identificēt, tātad pateikt jā vai nē, bet viņš ir faktiski jānovērtē. To nosaka likumdošana, un ne tikai jānovērtē, būtu arī jāuzraksta pasākumi. Ja mēs, teiksim, pasakam, piemēram, ka risks ir pirmā pakāpē, iespējams, ka pasākumi nav vajadzīgi, bet tiklīdz viņš ir 2., 3. vai 4. pretī būtu jābūt kaut kādiem pasākumiem, ko mēs esam paredzējuši kā speciālisti, kā šo risku samazināt, jo principā mūsu mērķis ir risku dabūt uz pirmo līmeni, jo tas būtu normāli, tas būtu pareizi, jo risks nepazūd pats par sevi, viņš var būt liels vai viņš var būt mazs, un līdz ar to mūsu mērķis kā speciālisti
speciālistiem un kā uzņēmumam būtu, lai pēc iespējas mazāk būtu šo te bīstamo risku, ja, un attiecīgi tad ir jāparedz pasākumu. Varētu būt, piemēram, pasākumu sūtīt uz veselības pārbaudēm. Tas arī, ja mums ir kaut kāds risks, piemēram, ar otro pakāpi, varētu būt, ka mēs viņu sūtām uz veselības pārbaudēm, izsniedzam kaut kādus individuālos aizsardzības līdzekļus, un šie ir šie riska novēršanas pasākumi. Nu, lūk, tad, kad risku novērtējums ir veikts, ir vajadzīgs pasākumu plāns. Tātad reāla plāns, kurā ir samazinājumi, risku samazinājumi vai likvidācija, ka mēs vispār varam risku likvidēt vai tikt no šī riska faktora vaļā. Vai nu parasti, protams, 90% gadījumos mēs, protams, varam risku tikai samazināt. Nu, lūk, un es teiktu, tad tajā plānā būtu jābūt, tā kā mēs skatījāmies, ka mēs skatāmies likumdošanu, tad tur būtu jābūt kaut kam no to, kas mums ir jāizdara, lai dokumentācija būtu atbilstoša likumdošanai, jā, parādīšu tūlīt vienā piemērā. Un tad ir šie tehniskie, es viņus nosaucu par tehniskiem pasākumiem, kur reāli raksta tur uzlabot to, vai novērst to, vai uzstādīt to, vai uzlikt ventilāciju, vai vēl kaut kādas citas lietas. Un, protams, ka BeSafe no savas puses liek arī šos ikgadējos pasākumus, mēs viņam saucam, un to jūs tūlītās paraugā varēsiet redzēt, jo tas ir vienā plānā, mēs redzam augšpusē, kas ir šie ikgadējie pasākumi, ko mēs darām, kurš dara, nu un tālāk jau ir šie te pasākumi, kas ir vajadzīgi riska samazināšanai. Nu šeit manā gadījumā ir šie trīs sadaļas, tātad ikgadējās lietas, jā, kas uzņēmumā ir jādara, attiecīgi ir kaut kā, jā. Šeit es esmu ikgadējās iekopējis šajā paraugā, nākamā es vienkārši esmu iekopējis nākamo. Tā kā skatāmies, šis būs interesantāk, tātad šeit ir pilnveidošanas pasākumi, te ir kaut kāda instrukcija jāiztaisa, kaut kas ir kaut kur jāapzīmē ar drošības zīmēm, te varētu būt jautājums, vai tas nav jāliek uz 3. punktu, bet un tālāk jau ir elektromērība, ja, kas faktiski ir jāreiz veic reiz 10 gados, ja, un attiecīgi. Bet šeit ir kaut kāds pasākums arī par repelentiem, ja attiecīgi kaut kādi darbinieki strādā, lai viņiem nepieķertos ērces un nodi, vai no viņiem, ja tad attiecīgi mēs saprotam, ka viņš kaut kur mežā un purvā strādā, šis cilvēks kāds uzņēmumā, nu tad šis ir viens no pasākumiem. Pasākumu pareizi būtu, ka darba aizsardzības speciālists sagatavo, nu tā kā projektu mēs varētu teikt, un tad atbildīgie tie, kas šeit ir iesaistīti, viņi iet cauri un saliek šos te termiņus izpildes. Protams, ka ja kaut kas ir ļoti tāds nepatīkams, iespējams tai plānā neliek, bet es vienmēr saku tomēr sekojoši. Jā? Atceramies, ka plāns ir tomēr instruments arī nedaudz cīņai ar valsts darba inspekciju. Ja mums ir plānā arī nepatīkami uzdevumi ieplānot ar ļoti lielu termiņu, jo mēs plānu taisam uz gadu, un faktiski mēs varam ieplānot, nu teiksim, ja šodien ir janvāris, mēs varam ieplānot nākamā gada janvāru, un attiecīgi pēc gada atkal ieplānot tālāk. Tas nozīmē, ja atnāk pārbauda, konstatē, jā, ir risks, mēs varam teikt, jā, mēs viņu zinām, diemžēl mums šobrīd tam nav resursi, jā, bet mēs viņu plānā turam, un tajā brīdī, kad mums parādīsies resursi, mēs viņu arī izdarīsim. Ja šāds risks nav, iekšā varbūt var atnākt inspekcija, teikt, redz, es redzu šeit risku, un attiecīgi ierakstīt savā aktā, un tad jau tas ir jāizpilda. Tam vairs pārlikt termiņus nevar. Mēs zinām, ka, var pārlikt, bet tas ir ļoti sarežģīti, jo mums tad jāraksta valsts darba inspekcijai, lūdzu punktu tādu un tādu, pārlikt uz tādu un tādu, un tam mums atkal ir jāraksta, un, protams, ka nebūtu forši, ka valsts darba inspekcijai mēs 10 gadus rakstītu, ka lūdzu pārplānojam uz priekšu. Tā kā tas ir savu veidu arī instruments, kā vajadzētu šo pasākumu plānu skatīties un šos pasākumus arī plānot. Bet, protams, ir uzņēmumi, kur tur raksta vispārīgas lietas, tur uzlabot apgaismojumu, neko konkrēti nepasakot, vai uzlabot ventilāciju. Nu, tādus es atvainojos, kurus es arī zinu, neejot nevienā uzņēmumā, sēžot Kaimanu salās, es varētu uzrakstīt tādu plānu jebkuram uzņēmumam. Ja? Bet reāli viņš nebūs reāls plāns. Tas būs uzdevumi, kuri jebkuram ir, jo es zinu, ka ir darbvietas, kurās vienmēr pietrūkst apgaismojums, tāpat tās ar ventilāciju lielākā daļā ir problēmas ar individuāliem aizsardzības līdzekļiem. Ja? Tā kā ir tādi punkti 10, kurus var jebkuram ierakstīt, neko neizsakoši. Bet tāds plāns īsti nav pareizs, jo tas ir grūti izpildāms. Mums ir jābūt reāli, tātad reāli izpildāmam un saprotamam, jo tad, kad cilvēks saņem, viņš saprot, man ir jāaiziet, jāizdara tas un jāizdara tas.
Un, protams, saraksti. Un šeit arī ir tas, kā ne visi liek šos sarakstus, bet tam ir no vajadzības. Tātad atceramies, viena no tām vajadzībām, kas mums ir obligātās veselības pārbaudes. Ja? Tad mums ir jāsaprot, ka mēs vērtējam risku vērtētājs skatās, kādi ir šie kaitīgie faktori vai īpašie apstākļi, un viņam būtu jāsastāda atbilstošam risku novērtējumā, kāds ir saraksts. Ja? Tad par kādiem kaitīgiem faktoriem vai īpašiem apstākļiem cilvēks ir jāsūta uz šo obligāto veselības pārbaudi. Es te arī vienu paraugu ieliku, kā tas varētu būt, bet viņš varētu būt arī savādāks. Ja? Līdz ar to tātad ir šīs divas sadaļas, attiecīgi noteikumu pirmais un otrais pielikums. Tā mēs ikdienā to sakam. Nu, lūk, un šeit tad ir viens paraugs. Ja? Tātad, attiecīgi, es esmu paņēmis vairākiem amatiem ir vienādi, un, attiecīgi, viņus var neizdalīt. Viņam ir darbs ar datoru un vēl 5-3, un, attiecīgi, ir kaut kāds, kuram jau ir, un, attiecīgi, arī biežumi mainās, un šis ir jāpasaka atbilstoši riskiem, atbilstoši mērījumiem, atbilstoši vēl kaut kādām lietām, jo ķīmija mums ir samērīta, šeit ir redzams, līdz ar to mēs varam sarēķināt, un to dara speciālisti, jo tās ir ļoti specifiskas lietas, tātad, kas attiecās uz ķīmiju, uz bioloģiju, tur ir jābūt daudz savādākam šādam te uzrakstam, jā, savādākam. Troksnis tātad mums ir paaugstināts, un, protams, ir reizes, kad viņi nevar novērst, tad mēs rakstam un sūtam. Tas nozīmē, ka šis, teiksim, kokastrādes operators reizi gadā ies pa troksni, nākamā gadā atkal pa troksni, un pēc 3 gadiem tad ies visu šo te pārbaudu. Attiecīgi, vēl, ja viņš brauc ar iekrāvēju, tad, attiecīgi, šeit ir savs cikliskums arī šim. Tāpatās par vakcināciju. Tātad šis ir viens no veidiem, kā novērst. Tātad, ja cilvēks strādā, kā mēs zinām, tur mežā, attiecīgi viens no veidiem ir ēču encefalīts, tad cilvēkam ir jābūt savakcinētam. Vai nu tur ir sava kārtība, kā viņš no tās vakcinācijas var atteikties. Jā, tāpatās arī medicīnas iestādē ir šis te B hepatīts. Tāpat par individuāliem aizsardzības līdzekļiem, lai saprastu, kādam cilvēkam konkrētam šim te amatam, kas ir jāizsniedz. Teiksim, es šeit esmu uztaisījis tā kā aizparaugā, tad ir pamati, kas ikdienā viņš staigā, un tad ir veicot kaut kāds darbs, viņam nāk līdz, klāt tā kā kaut kādas lietas, jo diez vai viņš visu dienu staigās speciālā tērpā, tikai tāpēc, ka viņš var būt vienreiz nedēļā nomazgāt to, nezinu, kaut ko. Ja? Tā. Vai arī, ja viņš tur veic pārliešanu, tajā brīdī konkrēti viņš izmanto cimdus, bet ikdienā, protams, viņš ar šiem cimdiem nestaigā. Tāpat par paaugstinātas bīstamības, tas ir saistīts ar to ar pārbaudēm. Ja? Tātad mēs redzam, kad ir veikta šīs pārbaudes, mēs varam ieplānot, ir saucamās bīstamās iekārtas, kuram ir obligāti, ir darba aprīkojums, kuram tiek savādāk plānots, atbilstoši, tad mums jāpaskatās, kas ir rakstīts šajās lietošanas instrukcijās. Un tāpatās mēs skatāmies arī, varbūt, kad viens no pasākumiem ir veikt biežāk šo te instruktāžu. Un ir tāds, kad sastāda sarakstu, ka mēs redzam, jā, cilvēks veic tādus un tādus darbus, un mēs uzskatām, ka viens no riska faktoru samazinājumiem ir plānot šo te biežāku instruktāžu. Ja? Noteikts tas nav, bet, principā, tur no vēstures nāk, ka darbam ar bīstamām iekārtām parasti to taisa reizes 6 mēnešos, bet es vienmēr saku bišķiņ savādāk un gudrāk. Svarīgs svars jau ir no tā, ko viņš dzird šajā instruktāžā. Ja viņam vienkārši paliek dokuments, saka paraksties, tad nav jēga ne 6 mēnešos. Tad labāk vienreiz 12 mēnešos uztaisam reāli instruktāžu, nekā tur muļķojamies reizi pusgadā. Bet tas ir jāsaprot, un jāsaprot, kāda tā instruktāža ir. Mūsdienās, protams, ir varianti, ka to var taisīt arī video formātā, nodrošināt un tam līdzīgi. Tā kā varianti jau šobrīd ir. Protams, ir vēl tāds īpašais risks, ir noteiktas profesijas. Es šeit esmu kaut ko iekopējis no sociālās aprūpes, ja, kur ir darbs ar klientiem speciāliem, ja, un līdz ar to varētu būt arī tas, ko sauc par īpašo risku. Par to, ja kādam būs interesi, var uzrakstīt papildus, bet principā tādu sarakstu taisa, jo tas attiecās, kā mēs te redzam, mums grūti izlasīt uz šo te. Šeit ir īpašais risks ir saistīts ar to, ka ir darbinieki, kuriem ir kaut kādas papildu lietas, un viena no tām lietām darbam ar īpašo risku ir samazinātais darba laiks. Tātad viņiem nevis viņi strādā 8 stundas, bet viņi strādā 7 stundas. Un tas ir tas viens no pasākumiem, kā mēs sākumā runājam, kā cīnīties ar risku. Un šajā gadījumā to vienkārši sauc par īpašo risku. Tā kā atceramies, tās ir tās lietas, ko vajadzētu dabūt, un tas būtu tas, ko mums vajadzētu prasīt no tā speciālista vai sava, vai ārpakalpojuma algota, lai mēs varētu saprast, kas mums ir un ko mums vajag. Lai mums forša dzīve drošā darbā, ja kas vajadzīgs, šeit ir e-pasts, droši drīkst man dot ziņu. Lai mums drošā dzīve.